Vai zāle slepeni padara sportistus labākus tādos veidos, kurus sports atsakās atzīt? To ir saukuši par veiktspējas uzlabotāju un atjaunošanās līdzekli, bet varas iestādes to uzskata par draudu visam, ko pārstāv sacensības. Sportisti joprojām tiek sodīti par vielu, kuru vairāk zinātnieki uzskata par drošāku alternatīvu 10 gadiem izrakstītajiem opioīdiem. Diskusijas par šo jautājumu pastāv jau gadiem, taču tās atkal uzvirmoja pēdējās dažās sezonās pēc šokējoša notikuma, kas šo tēmu atkal izcēla uzmanības centrā. Tagad tas liek rūpīgāk ielūkoties, kas patiesībā notiek aiz aizliegumiem un kāda ir zinātne par kanabisu augsta līmeņa sportā. 2021. gadā Šakarija Ričardsona bija kā dieviete uz skrejceļa. Viņa dominēja 100 metru sprintā ASV vieglatlētikas atlases sacensībās Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Tas bija sapņu piepildījums jebkuram 21 gadu vecam augsta līmeņa sportistam, līdz viņa bija pozitīvs marihuānas tests un saņēma dzīvi mainošu 1 mēneša diskvalifikāciju no sporta. Tas ne tikai maksāja Šakarijai aptuveni $10 miljonus ienākumos, bet arī viņas iespēja iegūt olimpisko zelta medaļu. Ir daudz fizisku iemeslu, kāpēc sportists varētu uzpīpēt vai lietot ēdamo, taču Šakarijas kanabisa lietošana bija pilnībā emocionāla iemesla dēļ. Viņa bija audzinājusi vecmāmiņu, un viņai bija sarežģītas attiecības ar savu bioloģisko māti, kura nomira nedēļu pirms atlases sacensībām. Šakarija vēlāk teica, ka, kad žurnālists viņu intervijas laikā pārsteidza šo informāciju, tas viņu emocionāli satricināja. Marihuāna bija viņas veids, kā palīdzēt sev emocionāli tikt galā. Savā oficiālajā paziņojumā pēc atzīšanās un oficiālo sēku pieņemšanas Šakarija teica: "Es atvainojos. Lai arī tas mani ļoti sarūktina, es zinu, ka, kad es iznāku uz skrejceļa, es pārstāvu ne tikai sevi, bet arī kopienu, kas ir izrādījusi lielu atbalstu, lielu mīlestību." Tajā laikā es nezināju, kā kontrolēt vai tikt galā ar savām emocijām. Šakarija ir tikai viena no pēdējām personām, kuras daudzsološo sporta karjeru izjauca tas, ka viņa lietoja zāli. Ross Rebaljāti bija pirmais zelta medaļas ieguvējs snowboardā 1998. gadā Nagano Olimpiskajās spēlēs Japānā. Tad viņam šo medaļu atņēma 3 dienas vēlāk, kad urīna paraugā tika atrastas kanabisu pēdas. Viņš pat tika īslaicīgi ieslodzīts Japānā. Par laimi viņu atbrīvoja un viņam atdeva medaļu, jo Startautiskā olimpiskā komiteja tajā laikā vēl nebija tieši aizliegusi marihuānu. Kanabis tika pievienots aizliegto vielu sarakstam 2004. gadā, kad Pasaules antidopinga aģentūra jeb WADA uzņēmās atbildību par startautiskā aizliegto vielu saraksta sastādīšanu. Medijos tas kļuva pazīstams kā Ross Rebaljāti noteikums. WADA globālais kodeks nosaka noteikums par vielām sportā, un gan ASV antidopinga aģentūra USADA, gan Amerikas Savienoto Valstu Olimpiskā un Paralimpiskā komiteja ir šī kodeksa parakstītājs. Vielu lietošana pārkāpj to, ko WADA mēdz dēvēt par sporta garu, kas ir visu viņu antidopinga politiku centrālais balsts. Kas tieši ir sporta gars? Saskaņā ar WADA tas ir cilvēka gara, ķermeņa un prāta svinēšana, kas atspoguļojas ētikā, godīgā spēlē un godīgumā, veselībā un cieņā pret noteikumiem un likumiem. Lai saglabātu šo garu, marihuāna tiek iekļauta vienā sarakstā ar spēcīgām sniegumu uzlabojošām vielām, piemēram, anaboliskiem steroīdiem un peptīdu augšanas hormoniem. Bet vai tam tā vajadzētu būt? Visticamāk, nē, saskaņā ar pašas WADA pētījumiem. 2018. gada pārskatā par vielām, kas iekļautas WADA aizliegto vielu sarakstā, pētnieki faktiski atklāja, ka pierādījumi par kanabinoīdu ietekmi ir ārkārtīgi vāji, īpaši salīdzinājumā ar citām dopinga formām šajā sarakstā. Patiesībā šajā pārskatā ir teikts, citēju: "Ļoti maz zinātnisku datu ir pieejami par kanabinoīdu ietekmi uz sportisko sniegumu kā tādu." Tas parāda, ka nav pierādījumu, ka kanabinoīdi uzlabotu sniegumu. Balstoties uz pētījumiem, iespējams, ka no marihuānas jūs iegūsiet vēl mazāk pārliecinošu sniegumu uzlabojumu nekā tad, ja pirms sacensībām izdzertu lielu bundžu Monster enerģijas dzēriena. Vai tas nozīmē, ka vienas no pasaulē ietekmīgākajām sporta regulējošajām institūcijām globāli ieviestie noteikumi attiecībā uz marihuānu balstās vairāk uz sajūtām, nevis uz stingriem pierādījumiem? Nepagāja ilgs laiks, līdz šis viens datu punkts sāk radīt plaisas WADA loģikā šajā jautājumā. Tātad, ja šeit pamatā nav patiesi modernā dopinga zinātne, no kurienes tad WADA ideja par sporta garu ir radusies? Seni grieķu sportisti lietoja vielas, kas visticamāk mūsdienu skrējējus un svacēlājus aizsūtītu uz slimnīcu. Pat pats vārds. Dopings tiek uzskatīts, ka cēlies no holandiešu vārda dope, tāda kā lipīga opija sula, ko senie grieķi lietoja bez mēra. Lai arī organizācijas labprāt atskatās uz šķietam tīrākiem laikiem, kad valdīja sporta gars, olimpiskās spēles un līdzīgi sacensību pasākumi vienmēr bija komerciāli pat senajā pasaulē. Toreiz bija iespējams iegūt milzīgas naudas balvas. Neviens neko neatstāja nejaušībai un tika izmantoti dažādi līdzekļi, gan no augiem, gan dzīvniekiem. Sengrieķu ārsts Galēns dokumentēja, ka profesionāli sportisti lietoja dažādus stimulējošus līdzekļus un citas zāles, lai saglabātu augstāko formu. Skrējienu uzvarētājs 668. gadā pirms mūsu ēras ievēroja žāvētu vīģu diētu, lai uzturētu savu enerģiju.
Nebija nekas neparasts, ka sportisti lietoja arī sēņu savienojumu, ko sauc par ambroziju, lai saglabātu savu sportisko pārākumu. Daži vairākas dienas pēc kārtas ēda tikai gaļu, ja vien neizmantoja vīna dziras un dzīvnieku sirdis. Un ir vērts atzīmēt, ka sengrieķi patiesībā varēja būt daudz dīvaināki un viltīgāki, cenšoties iegūt pārsvaru pār saviem konkurentiem. Arheologi ir atraduši pierādījumus, ka sportisti un viņu atbalstītāji burtiski mēģināja nolādēt pretiniekus, lai tie zaudētu. Svina lāstu plāksnes ir atrastas vietās, kur tika praktizēti sporta veidi. Bet tas nebija tikai sengrieķi. Senajā Ķīnā pirms 5000 gadu ārsti ieteica lietot zāles, ko sauc par mahuang, kas iegūtas no efedras auga, lai uzlabotu sniegumu. Senie eģiptieši, viena no dižākajām civilizācijām visā cilvēces vēsturē, izmantoja īpašu tinktūru, par kuru tika teikts, ka tā dod viņu sportistiem priekšrocības. Gan romiešu gladiatori, gan viduslaiku Eiropas bruņinieki arī izmantoja pieejamos dabiskos līdzekļus, lietojot stimulējošas vielas, lai spētu cīnīties ilgāk. Arī vikingu bersērki, kā tika stāstīts, lietoja halucinogēnu kokteili, kas palīdzēja viņiem ieiet berserkera trakumā, vardarbīgā transā, kurā viņi varēja nogalināt gan draugus, gan ienaidnieku. Un tas viss turpinājās vēl līdz pat 19. gadsimtā, kad narkotiku nosaukumi kļuva daudz atpazīstamāki. Lai iegūtu priekšrocības garo distanču riteņbraukšanas sacensību pasaulē, braucēji lietoja heroīnu, kokaīnu, strihnīnu un ar ēteru piesūcinātus cukura gabaliņus. Kokteili, kas burtiski varēja tevi nogalināt, ja devas bija pat nedaudz nepareizas. Taču nekas no tā netika uzskatīts par noteikumu pārkāpumu. Ideja salīdzināt Šakāri Ričardsone, kas smēķē zālīti, lai tiktu galā ar emocijām, ar cilvēkiem, kuri lieto strihnīnu, lai iegūtu konkurences priekšrocības, šķiet smieklīgi. Tātad, ja WADA sporta gars nav kādas ideālas pagātnes atbalsts, kur visi sportā piedalījās tikai aiz tīras mīlestības pret sportu, tad kad viss sāka mainīties? Un kā zāle, narkotika, kas tagad ir legāla daudzos ASV štatos, kļuva par tādu biedu. Ja jūs pajautātu lielākajai daļai cilvēku, kurš sāk Amerikas postošo karu pret narkotikām, viņi droši vien teiktu, ka tas bija prezidents Ričards Niksons. Bet, lai gan Niksons īstenoja šo plānu, viņš nebija tas, kurš izstrādāja tā pamatu. Šī apšaubāmā goda īpašnieks būtu Harijs J. Anslingers, pirmais narkotiku cars un lielākais marihuānas ienaidnieks Amerikas vēsturē. Anslingers bija pirmais ASV federālā narkotika biroja komisārs, un šo amatu viņš ieņēma 32 gadus. Viņš kalpoja vairāku prezidentu vadībā, sākot no Herberta Hoovera līdz Džonam F. Kenedijam. Viens no viņa interesantākajiem darbiem deva viņam pilnvars arī amerikāņu kontrolētajā Berlīnas sektorā pēc Otrā pasaules kara. Tajā laikā, pēc nacistu režīma sabrukuma, narkotikas izplatījās nekontrolēti. Saskaņā ar žurnālista Normana Ollera grāmatu Tripped – nacistiskā Vācija, CIP un psihedēliskā laikmeta rītausma, Amerika nespēja tikt galā ar Rietumberlīnas nekontrolējamo narkotiku problēmu. Tāpēc Anslingers bija spiests vērsties pie pensionētiem Gestapo aģentiem, kuri Hitlera laikā bija uzraudzījuši narkotiku tirdzniecību un atkārtot ieviest lielu daļu nacistu narkotiku politikas. Anslingers bija nacistu narkotiku politikas piekritējs, kas bieži izmantoja nežēlīgi bargus sodus par narkotiku noziegumiem, kā iegānstu, lai ieslodzītu minoritātes, tostarp ebrejus. Neskatoties uz to, ka marihuāna kļuva par viņa galveno mērķi 32 gadus ilgajā krusta karā pret narkotikām, viņš nevienmēr bija īpaši dedzīgs šajā jautājumā. Pirms kļūšanas par federālā narkotika biroja vadītāju, viņš teica, ka uzskats, ka marihuāna padara cilvēkus bīstamus un vardarbīgus, ir, citēju, absurda aplamība. Bet kā jau ar visu dzīvē, ja vēlies uzzināt atbildes, tev vienkārši jāsako naudai. Kad Anslingers pārņēma vadību 1930. gadā, prohibīcija jau bija uz izzušanas robežas. Tā oficiāli tika atcelta 1933. gadā, un kopā ar to par galvenajiem sabiedrības ienaidniekiem tika uzskatīti kokaīns un heroīns. Taču neviens no tiem nebija pietiekami liela problēma, lai attaisnotu tādu budžetu, kādu Anslingers vēlējās savai nodaļai. Tāpēc risinājums bija lobēt mērķu maiņu, kas kriminalizētu vairāk narkotiku, dotu viņa aģentiem vairāk darba un attaisnotu lielāku budžetu no kongresa. Šī virzība noveda pie marihuānas nodokļu likuma pieņemšanas 1937. gadā, kā arī pie plašas baiļu celšanas, ka dažu džoinu uzpīpēšana tevi būtībā pārvērtīs par neprātīgu sēriju veida slepkavu. Anslingers savā bēdīgi slavenajā radio uzrunā sacīja, ka Amerikas jaunatne kļūst, citēju, par šī narkotiskā līdzekļa vergiem, turpinot atkarību līdz viņi garīgi degradējas, kļūst neprātīgi, pievēršas vardarbīgiem noziegumiem un slepkavībām. Anslingera pret marihuānu vērstās histērijas simbols bija ļoti problemātisks jaunietis vārdā Viktors Likata. Viņš kļuva pazīstams kā sapņu slepkava pēc tam, kad 1933. gadā ar cirvi noslapkavoja visu savu ģimeni. Pateicoties sensacionālai tabloīdu ziņošanai, ātri izveidojās stāsts, ka Likata bija atkarīgs no marihuānas un nonācis vardarbīgā zālītes trakuma stāvoklī, kas noveda pie viņa slepkavības sērijas. Patiesībā viņš, protams, bija ļoti slims cilvēks ar ģimenes psihisko slimību vēsturi, taču Anslingers nekad neļāva patiesībai traucēt viņa ārkārtīgi efektīvajai propagandai. Morāls panikas izraisīšana pēc šāda šausminoša nozieguma varētu atgādināt jums par 2012. gada Miami kanibālismu incidentu.
Tas notika, kad Rudijs Judžīns zaudēja savaldību un uzbruka vecākam bezpajumtniekam vārdā Ronalds Popo. Pirms policisti ierodoties notikuma vietā, viņu nošāva. Tajā laikā plašsaziņas līdzekļos plaši izplatījās informācija, ka uzbrukumu izraisīja tas, ka Judžīns bija lietojis dizaineru narkotiku, kas pazīstama kā vannas sāļi. Tas izraisīja virkni citu baumu par šo narkotiku. Patiesībā vienīgā viela Judžīna organismā bija nelielas marihuānas pēdas, taču atšķirībā no Harija Anslingera mēs nedomājam, ka tam bija kāds sakars ar uzbrukumu. Anslingers konsultējās ar 30 dažādiem zinātniekiem par to, vai marihuāna ir bīstama sabiedrībai. 29 teica nē. Tāpēc, protams, Anslingers turpināja sadarboties ar to vienu, kurš jau piekrita viņa iecerēm. Vēl viens iemesls, kāpēc Anslingers tik ļoti ienīda zāli, bija tas, ka viņš uzskatīja, ka galvenie tās lietotāji ir melnādainie un latīņamerikāņi. Viņš uzskatīja, ka melnādainie cilvēki radīja džēza mūziku, ko Anslingers raksturoja kā sātanisku, esot narkotiku ietekmē. Viņš arī uzskatīja, ka zāle veicina starprasju sajaukšanos, kas viņam bija vēl viena pilnīgi nepieņemama lieta. Pat vārda marihuāna popularizēšana patiesībā nāk no Anslingera rasisma. Pirms 1900. gada Amerikas Savienotajās valstīs cilvēki to pārsvarā sauc par kanabisu. Tomēr Anslingers uzskatīja, ka izmantojot spāņu izcelsmes vārdu, tas liks tam izklausīties svešādākam un biedējošākam tā laika baltajai vidusšķirai. Vienā no daudzajām reizēm, kad viņš liecināja kongresā par savu politiku priekšrocībām, Anslingers teica: "Es vēlos, lai es jums varētu parādīt, ko mazs marihuānas cigarete var nodarīt kādam no mūsu deģenerētajiem spāniski runājošajiem iedzīvotājiem." Tad nāca Niksons, kurš 1971. gadā uzsāka karu pret narkotikām. Viņš iekļāva marihuānu pirmā saraksta narkotiku vidū, lai gan aiz slēgtām durvīm to nesauc par īpaši bīstamu. Tik stingri sodi par kanabisa glabāšanu un izplatīšanu bija arī politisks elements. Notiesātajiem nebija tiesību balsot. Niksons cerēja izmantot šos likumus kā veidu, lai vajātu pretkultūras hipiju kustības dalībniekus un melnādainos cilvēkus, kuri parasti bija pret Niksonu. Atceries, viens no puntiem vada sporta gara sarakstā ir cieņa pret noteikumiem un likumiem. Tāpēc iespējams tevi nepārsteigs, ka Amerikas valdības nostāja attiecībā uz marihuānu ir noteikusi arī to, kā uz to skatās pasaules sporta organizācijas un antidopinga aģentūras. Tas ir mazāk par ētiku un vairāk par to, kā tas izskatās no malas, un tādi cilvēki kā Šakari Ričardsone cieš tā rezultātā. Bet ko marihuāna patiesībā var dot sportistiem? Ik viens, kurš norāda uz vienu savienojumu kā brīnumzālēm, kas atrisina visas problēmas, parasti kaut ko pārdod. Patiesībā katrai vielai ir savi plusi un mīnusi. Marihuāna nav izņēmums. Sportā tā atrodas sarežģītā vidusceļā ar reāliem potenciāliem ieguvumiem un reāliem trūkumiem. Viena no lielākajiem ieguvumiem, ko sportisti ļoti slavē un ko zinātniskie pierādījumi plaši apstiprina, ir kanabis kā pretsāpju līdzeklis. Saskaņā ar vienu pētījumu, 54,5% koledžas sportistu, kuri smēķēja marihuānu sporta nolūkos, norādīja, ka galvenā motivācija bija palīdzība atjaunošanās procesā pēc intensīvām spēlēm un treniņiem. Bijušā olimpiskā triatloniste un 2008. gada Ironman 70,3 pasaules čempione Joanna Zaigere pēc sportistes karjeras strādāja par medicīniskā kanabisa pētniece. Viņa īpaši pētīja kanabisa izmantošanu kā līdzekli sāpju mazināšanai. Zaigerei šajā jautājumā ir personīga pieredze, jo viņas karjeru beigušais velosipēda kritiens izraisīja arī hroniskas sāpes, kuras nepieciešams intensīvi kontrolēt, un viņa vēlējās noskaidrot, vai marihuāna spēj sniegt visas atbildes. Tādi pētnieki kā Zaigere ir atklājuši, ka kanabis pilnībā nesamazina sāpes, taču tas padara sāpes mazāk nepatīkamas. Līdz ar to tās subjektīvi ir vieglāk kontrolēt. Savā pētījumā par sportistiem, kuri lieto marihuānu, Zaigere ieguva pārsteidzoši līdzīgus rezultātus. 61% respondentu atzina, ka lieto šo vielu sāpju mazināšanai. 68% no šiem, 61% apgalvoja, ka tas darbojas. Un ņemot vērā marihuānas salīdzinoši minimālās blakusparādības, tie ir ļoti iepriecinoši rādītāji. Taču otrs nozīmīgs iegūms, ko sportistiem sniedz kanabis lietošana, ir psiholoģisks. Jebkurš elites sportists jums pateiks, ka puse no spēles, vai tā būtu sacensība ar citiem vai ar savu ķermeņa robežām, tiek uzvarēta vai zaudēta galvā. Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā Journal of Sports Medicine, galvenais secinājums ir tāds, ka kanabis pirms fiziskām aktivitātēm šķiet palielina pozitīvu noskaņojumu un baudu treniņu laikā. Tāpat kā kanabis neliks sāpēm pazust, tas arī nepadarīs jūs par labāku skrējēju, taču tas var palīdzēt jums gūt vairāk no skriešanas. Tā iedarbība ļoti atšķiras atkarībā no devas un lietošanas intensitātes, taču daudziem cilvēkiem prettrauksmes efekts var mazināt piepūles radīto spriedzi. Tas var likt izturībai šķist vieglāk pārvaramai, pat ja fiziskās prasības paliek tieši tādas pašas. Taču runājot par to, kā jūs uzstāsieties trasē vai laukumā, laikraksta The New York Times virsraksts to pasaka vislabāk. Zinātne neatbalsta ideju, ka marihuāna uzlabo sportista sniegumu. Ņemot vērā tās īstermiņa negatīvo ietekmi uz maksimālo piepūli un koordināciju, kā arī ilgtermiņa riskus plaušu veselībai, ja to smēķē, ir skaidrs, ka zāle nav salīdzināma ar stimulantiem vai steroīdiem. Tātad, kur tad mēs paliekam?
Neatkarīgi no tā, vai sporta pārvaldes institūcijas visā pasaulē to vēlas vai nē, arvien vairāk augsta līmeņa sportistu sāk lietot zāli. Pēc viņu pašu anekdotiskajiem datiem tas viņiem palīdz spēlēt labāk. Mets Bārns, kurš 2017. gadā kopā ar Golden State Warriors izcīnīja NBA čempionu titulu un 14 sezonas spēlēja profesionālo basketbolu, teica: "Visās savās labākajās spēlēs es biju uzpīpējis." Tas nebija katrā spēlē, bet 15 gadu laikā tas bija bieži. Bijušais aizsardzības līnijas spēlētājs Šons Smits, kurš 9 sezonas spēlēja NFL, teica: "Es pirms katras spēles izpīpēju 2 blantrus." Martels Benets, kurš pēc 10 sezonām beidza karjeru NFL, teica: "Ir brīži, kad ķermenis tik ļoti sāp, ka tu nevēlies visu laiku vienkārši rīt tabletes. Tas sāk bojāt tavas aknas, nieres un citas tādas lietas." Un cilvēks to izveidoja. Dievs radīja zāli. Ja zāle palīdz tev mazāk ciest un saglabā mieru, kamēr tavi nervi tevi grauž no iekšpuses, vai tas tiešām kādam traucē spēlēt savu spēli? Un ja šī ir kāda veida snieguma uzlabošana, cik ilgi vēl līdz mēs teiksim, ka kreatīna kokteļi, krioterapija un masāžas arī ir snieguma uzlabošana? Vai gal galā nebūtu mazliet labāk, ja tādas organizācijas kā WADA vienkārši atslābtu? Tātad, kas patiesībā notiek, kad lieto kanabisu? Noskaidro, kas notiek ar tavu ķermeni, kad smēķē zālīti, lai uzzinātu patieso stāstu, vai arī noskaties šo.